Sveicināti! Mazliet atšķiršos un runāšu lokālajā valodā, kā iepriekšējais kolēģis minēja, neejot, teiksim, standartizētajās pasaules formās, tad, teiksim, mēs varam sākt vismaz runāt latviski. Šodienas tēma mazliet varbūt paplašinot tas, ko jau sākumā minēja Ardi, un tiešām prieks tik iedots tas lielāks redzējums gan no pasaules, gan no Eiropas. Tad tā vēlme būtu, teiksim, arī šodien mazliet sākumā pieskārties arī varbūt mazliet teorētiskajai daļai, un pēc tam aiziesim atkal pie smukajām bildītēm un pie video, tas viss būs. Un sākot prezentāciju, es domāju, mēs visi varam piekrist jau pirms mūsu ēras izteiktajām atziņai, kad lai vislabāk, teiksim, saprastu un vislabāk to idejas izdzīvotu, viņas vislabāk ir gan jāredz, gan arī pašiem jābūt klāt. Tāpēc es gribētu sākt prezentāciju ar mazu ieskatu vienā no keisiem, kas šodien ir tiks apskatīts. Varbūt varam dot video. Bija no sākuma. Tā tas bija beigas, jā. Daļu jau iezīmēja Ardi šī rīta prezentācijā. Mazliet varbūt pievērsīšu
pievērsīšos tai sadaļai, ko Ardī pieminēja tieši par šīm te proporcijām, cik tiek investēts tiesību pirkšanā, cik tiek investēts aktivizācijā, cik tiek investēts priekš un pēc izpētēs. Aptāvi, ko prezentēja Ardī, arī ir šīs kompānijas ietvaros, Eiropas sponsorship asociācijas ietvaros analizēt, un tas vairāk bija norādīts, teiksim, uz tendencēm. Ja mēs runājam konkrēti par šiem datiem, šie jau ir konkrēti, ja mēs sakam tādi postkampaņu dati, kas precīzi jau saka vidējo temperatūru, cik plus mīnus no kopējā mārketinga budžeta, kas vidēji Eiropā sponsorēšanā tiek investēts plus mīnus ap 18% no visa budžeta. Gan ATL, BTL, no visa mārketinga pīrāga, plus mīnus 18% tiek investēti tieši sponsorēšanā, kur vidēji trešā daļa tiek tieši veltīta aktivizācijai. Protams, ir kompānijas, kā minēja Ardī, gan Kola, gan citas, kur tā proporcija ir lielāka, gan 50-50, gan, teiksim, ejot vēl uz lielāku proporciju. Šeit, teiksim, es domāju, Latvijas kontekstā ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs nedrīkstam ņemt pliki proporciju, jo, es domāju, tie, kas ir saskārušies un sponsorēšanas projektiem Latvijā, ļoti labi saprot, ka bieži vien šī te fee daļa vai tiesību daļa ir mazliet viņa uzpūst. Ja? Es domāju, pāris gadu atpakaļ, kad Latvijā notika hokeja čempionāts, mēs ļoti labi redzējām, ka, teiksim, no hokeja federācijas šī te fee daļa tiek uzpūsta ar vēlmi ļoti ātri nopelnīt lielu naudu, un līdz ar to, protams, mēs nevaram tā savus teikt. Eiropas sponsorship asociācija saka, ka jums vismaz trešdaļa ir jāinvestē aktivizācijā, savādāk jūs būsiet nulle. Tad tas viss ir, protams, jāvērtē ar vairākiem faktoriem. Lūk, šeit mazliet jau arī skatāmies, kā notiekās Eiropā, un es domāju, arī Latvijā šobrīd vēl lielākā daļa investīciju tiek veltītas sportam. Nevelti, jo sports pulcē gan pie televīzijas ekrāniem, gan stadionos maksimāli daudz auditorijas. Līdz ar to proporcionāli auditorijas kontaktam, kas viens ir no racionāliem faktoriem, pēc kā bieži vien sponsori mēra vēlmi iet vai neiet iekšā konkrētajos projektos, bet tā tendence ir ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā ir, teiksim, izlīdzsvarojoša un aizvien vairāk gan mūzika, gan kultūra, gan sociālajā, un jau aizvien vairāk tuvojamies arī tā saucējiem zaļajiem produktiem. Šī tendence mainās un vēlreiz uzsverot, ja izskatās proporcionāli, ka sports ir lielāks, tas tieši ir šīs daļas, ka tiesības, lai tiktu pie sporta projektiem, ir daudz lielākas. Līdz ar to tādēļ, teiksim, viņi arī no kopējās masas arī paņem šo te maksimālo daļu.